Pastāstiet, lūdzu, kādas jums ir sajūtas par gaidāmo koncertu par Raganis Rakovsku? Dabīgi tas pēdējais trieciens bija tā klipa parādīšanos, ko man bija jācieš no vienkāršās tautas visādas pārmetums un tā tālāk. Bet es to uztveru smaidu un man patīk vispār, kad cilvēki kaut ko dara. Kad šajā gadījumā Agnes, viņai tā lieta, tā ir sirds lieta, ja tādām lietām ņemties. Šobrīd taču māksliniekam ir grūtāk, jo visu laiku visi uzreiz tev saka tieši tā interneta vidē, kas ir slikti. Nu, grūtāk mums ir varbūt arī tāpēc, ka toreiz bija tā sauktais dzelzs priekškars, un mēs te paši te kaut ko ņēmamies, darījāmies. Ja? Sakot, tāda ārzem informācija, ka tālāk bija ļoti vāja, mēs tur no platēm kaut ko kopējam vai kaut ko tālāk, tad es atceros, ka Erman Briks televīzijā lielām grūtībām brauc kaut kur Maskava, tur zaga, kaut kādas tur pārraides no rietumiem, ja, un tā tālāk. Lai gan ir viena lieta, kas ir palikusi, tā ir tomēr, un arī viņa laikam vienmēr paliks, ja, ka tā lielākā vērtība ir tavu balss, ja, tā ir tavu. Kā tu pārvaldi instrumenti, ja, instrumentālistam un tā tālāk, tas dabiski, bet tas ir spēks, kas nekad mainās, tur modas varbūt, teiksim, ja, bet tas nekad tad. Šajā teritorijā nepiemēr. Un ko jūs domājat par Agnes Rakovskas stērpiem, teiksim? Koncertu, viņa tā kā pirms tam jums parāda, vai jums arī ir tāds koncertu dienā? Nē, kad viņa parādījās, es tikai sapratu vienu, ka es aizmirsu, kas man jāspēlē. Kādu laiku es tā koncentrēju uz tiem tērpiem tā, ka es manīju, ka tie muziķi sāk šķīp uz maniem lūret, ka es nespēlēju vairs kaut kā, es laikam mutu atplēt un skatījos, bet pie tā jau visi jau tomēr pierod. Es to uztveru tādu vieglu smaidu, es vienu acu skatījos Dailē, tur ir mazā zālīte, skatījos, kā reaģē tur latviešu sirmgalvus. Man, piemēram, lielākais trieciens bija no viņas puses. Ja, pēc tam, kad pēc visiem tiem viņas gājieniem, ka viņa pēkšņi teica, ka es gribu nodziedāt to lācīti. Es domāju, pagaid, mīļā, kur tu dodies tagad? Ne. Un izrādījās, ne, viņai tas pēkšņi, tas Edgars Liepiņš, ja, slavenais numurs. Nē, es viņu dziedāšu. Un, kad es tā ieklausījos, tas parāvs, kāpēc gan ne? Tās 8 taktus tu nodziedāt, ja, un viss, kad tev publika tev auro un tā tālāk, viss tas līdzi. Laimīgākais brīdis jūsu dzīvē, kas jums nāk prātā? Ne, droši vien, ka tas būs tas moments, kad beigsies Rakovskas koncerts. Ne?